Labrīt, darbie skatītāji un viesi. Šorīt ir 1. maijs, un kā mēs visi zinām, 1. maijā ir lielie Līdaku svētki. Lielie Līdaku svētki, un šodien mēs dodamies uz Lielupi. Patramdītās pavasara līdakas. Šodien makšķerēsim ar fāteri. Tā kā iztestēs viņu jauno agregātu uz ūdens. Un mērķis ir kā vienmēr noķert līdakas. Tā kā mans cops nav īpaši labas kvantitātes ziņā, tad šodien spiedīsim uz kvantitāti un kvalitāti. Kvalitāte arī pēdējā laikā ir nedaudz ierūsējusi, bet pie tā mēs strādājam. Tā kā plāns ir šodien pacupēt Lielupē. Šodien gan jau strādāsim ar wobleriem, karotēm, gumijām, gar niedrītēm pārsvarā, ar mērķi atrast to pavasara līdaku. Tā kā visiem makšķerniekiem novēlu priecīgus 1. māja svētkus. Ja kas, varam padalīties ar saviem 1. māja lomiem komentāros. Un kā vienmēr, neaseks. Kamēr. Viņas jau smējās par mums. Tā bija zivs. Kāda zivs nepateiks? Dziļums 2-3. Ir. Nevar būt. Zivs. Jā. Nevar saprast maziņu, lielu. Vajag? Vidē. Uztveramā. Es nezinu, cik viņa liela ir. Nav vēl. Bet, ne? Nice. Skrien iekšā. 1. maijs. 1. līdaka. Tā ritīgi maziņa. Mēģinās uzreiz pie laivas attāķēt, neakstīsies. Nu vienīgi viņi nespurosies. Tā, paņem šitā. Nice. Nice. Good. Good. Good job. Season is opened. Congrats. Danke. Metīs iekšā tajā rievā varbūt.
ka motori ir Jā, tūlīt ieliks. Es vēl vienu iemetīšu. Tajā kabatiņā tad ieliks. Un vēl vienu iemetīs. Vēl vienu. Strīpainais. Strīpainais. Fāč arī noķēra pirmo dienu zivu. Normāli, nezinu, kaut kur ap 20, ne? Kāds 25 varētu būt? Nu nē, nu tu jau, nu nē, Nu, kur metrmērs? mašīna. Skaisti līdz. Jā, labais. Strīpainīts. Bunk. Turpinam strādāt. Šancēji. Es arī sāk mosties. Tagad pa līdekai. Nu, ko dienas otrā arī ir tā nedaudz biezāka. Labs. 2 centimetri garāk, ja? Jā, bet šitā rasnāk ir bišķi. Jā, skatiet. Galvenais, ka ir. Šito arī tāpat kā iepriekšējā mēģinās atlaist pie laivas. Nāču mazais. Vai mazā. Tā. Gal... Ķirurgs šķēris. Nē, tāpat dabūs vaļā. Ja viņi nesāks tīrināties, vai... O! Aizgā. Easy. Šitais bija labs. Patīk ar rotīt. Un šitais tāds spošs arī acī iekrīt uzreiz. Izdala foršu vibrāciju. Uj, jo, haidi. Sagā. Jāiemet viens pie tā līča. Tagad tikai pie zivju izmēriem jāpiestrādā bišķi. Tad jau būs normāli. Mums piedzim pie krasta. Tā liekas vienīgais aktuālais dienas jautājums, kas pagaidām ir, vai šodien tiks izvilkts arī kāds mērs, viedoklis. Tas nebija pārliecinoši. Tā nopresēts man nav baigā pārliecība. Interesanti, kas tā pa koku paleti tur ir. Ko viņi tur Tā dara? laipa. Tā nav laipa, tur vienkārši paleti gaisā stāv. Es nezinu, tas ir kaut kāds mākslas veidojums, vai viņam arī ir kaut pielietojumi. Numur 3 ir galā. Tūlīt redzēsim. Trešā rotiņa izmērās, ja?
Nē, šitā ir lielāka, skaties, šitā būs pieciniets. Te kaut kas Apsties. jau jaudīgāks. Ir bišķi lielāk, ne? Apmērs varētu būt. Vai bāc, viņi baigi ierīst to rotiņu vienīgi. Šaize. Būs jāņem laivā, draugs. Nē, tas tāda maziņa. Tā laivā būs jāņem, jā. Jā, viņš ir ierījis visas trīs. Viņam arī kaut kāds audzējs uz lūpas ir, vai nevar saprast. Ui, tas paslīdē. Cerams, ka viņi būs kooperatīvi. Nevar saprast, tas kaut kas tā kā audzējs, ne kaut slimība, ne uz lūpas. Ka ne? Varbūt ir kāds kaut kāds sūds. Nu? Kur ir tas? Somā, es tev teicu padot. Kāpēc viņš Somā, jā? Jā, tur kaut kur jābūt. Ideāli mazās naiblītes arī ir. Tā, izstāst, ka būs ideāli. Ideāli. Ja no skaušas. Un tur viņi arī aiziet. Kas te? Šodien galīgi komiski tāds upi ir, nevar šodien vispār. 3 zemāri. Tas ir labi. Vismaz ir kaut kāda kustība. Nu ko, back to back jāuztais, neviens pašais. Dupletot? Nu, duplets, skaroties uz tavu pašreizējo statistiku, tas ir Nereāli. diezgan nereāli, jā. Tirdziņums. Kur 3,5? 2,1 tikai. Tālumā arī smuka spīd tilts. Nice. Pagaidām šītais rotiņš nav pievils. 5. izmēra mepsiņš. Visi 3 zemēri. Rotiņš vispār nav. Šitais tāds hood klasiks ir, tā viņu varētu dēvēt. Rajonā pazīstams džeks. Strādā normāli. Var paļauties. Tas tik raustu. Jā, kopumā tāds klusums. Šitais labi izstās. Šitais varētu aiziet. Nu ko, uz šīs nots mēs arī noslēdzam 6. vlogu. Lielupē mēs iebraucām relatīvi vēlu, kaut kur ap 9 tikai. Tur jau bija pilns ar laivām, uz katras tur bija vismaz pa laivai. Dažās vietās pat bija vairākas. Jā, viss jau bija pirms tam izķemēts, tāpēc lomā bija tikai zemēriņi un fāterim viens asarīts. Mānekļu izvēle mums bija, es mētāju ar 5. izmēra mepsiņu, rozā krāsā, kā arī wobleriem un mazāk izmēra rotiņiem. Vienīgais, kas man strādāja tajā dienā, bija tas 5. izmēra spilgtais rozā rotiņš. Un fāteris pārsvarā tikai džigoja. Džigoja ar gumijas zivtiņām. Un tad arī noķēra to vienu asarīti. Bet priekš 1. maija ir ok, sezona vēl ir gara.
copes vēl būs. Cerams, ka būs labāks copes, bet priekš 1. maija un visiem apstākļiem nevar sūdzēties. Tā kā šīs nots mēs arī noslēdzam 6. vlogu. Un tuvākajā laikā būs arī 7. vlogs. 7. vlogā nedaudz pačukstēšu, tur man izdevās noķert savu personal best strautu foreli. Tā kā ar nepacietību gaidām 7. vlogu un līdz nākamajai reizei.